Čau, čau! Es skatos, ka mani skatās ļoti daudz pēc pierakstīšanās. Lai es tik monetizēts, man vajag, lai jūs pierakstās. Tā kā subscribe un like, un paldies! Skatāmies sēriju. Labrīt! Nu, blin, jābrauc apakaļ. Nu, parasti ir šī nedaudz tāds īsts celiņš. Un izbija. Labi, ka paskatījos. Jālaiž apakaļ. Nu, ko beidzot tā lielā cirsuma, ar ko sāk šito misiju, kā teikt, pabeigt. Nu, te varam redzēt, kā krautuvs. Krautuvs vieta ir diezgan ierobežota. Ten papīren, baļķi, šmalka, baļķi, bērs nedaudz. Vēl malka, tāpēc, ka tur nebija vietas, un šeit kaut kā tā jāvācās projām. 4,5 kilometri tur, tā virzienā. Vakar pielikām treipes, bet ten ir lieta tāda, kad viņas cipā nokrīt. Tā jau gan īsti nav, laikam, viņas vienkārši bija nolūzuši. Principā lieta ir tāda, ka šitien laikam vajag kaut kāds tiem uzskrūvēm, kaut kāds tagad trubiņas. Mēs tā vietā ielikām vienkārši apaļās skrūves, pa ko viņš staigā arī. Tad, kad tās trepas aiztaisās ciet, tas kaut kur ne tā nostājās un īsti to sensoru neķer. Kad taču būs mehāniķi, šitas ir jāiztaisno. Tas uz leju vajag viss nodzīt, lai viss tā ģeometrija kaut kāda veida ir pareizā. Viņš jau tāds pamīcīts galīgi. Bet nu vismaz var, zin kā, uzkāpt, nevis tā kā pirms tam slēgt savu riteni. Redz, Laura, es tādā ziņā notīrīju piekabu. Redz, kā tīrī. No, te visu laiku pārmet. Nē, normāli. Jā, cilindrs netek. Tur viss čotka. Slapšs vairs nav nekas tur. Tas ir novērsts. Jā, kaut kad būs mehāniķi. Mehāniķi arī kaut kad būs. Ja tur vēl tās pārējās lietiņas, kas tur bija. Tās arī tur jāpras būs novērst. Kaut kā tā, mučiem tālāk, nu. Jā, malcīgi diezgan daudz, tad ir 40 kubu šai pusē. Cirs un tur, kur tad padās arī viņi ir. Tā, forši ātri varēja savest, neviena vainas. Jā, visi diezgan bēdīgi ar to braukšanu šitādā laikā. Tādu lētu un ar ķēdēm. Jā, tā ir kā, jā. Viņi slītīgi met augšā un kratās un viss ir bēdīgi, tāpēc es laidu vienu riteni tur, kur var. Cenšos laist, redz, kas notiek. Vienkārši šausums, un tas ir kaut kādi 4 km stundā. Cenšos vienu riteni laist vienkārši kaut kur pa malu vairāk, lai nebūtu traģiski. Bet, nu jā, saka, 4 km tagad jālaik šitā teneķi. Au. Pa meži maigāk braukt, godīgi pateikšu. Tad nav mežā tik asie tie sitieni. Kur šito mežu retina pamazītiņām mazais forīts. Vai tas ir kvadraks ar piekapi, vai tas ir forwarderīts, es nezinu. Bet katrā ziņā viņam te ir vairāk ceļi izdzīti. Un tur priekšā ir čupas. Arī maziņas. Čupas smuka akurāt nokrauts. Izskatās pēc pādām, tas ir forwarderīts. Forwarderīts kaut kāds. Jā, un tad viņš tur visu šitos ten cilvēki iet zāģē rokām. Var redzēt, pēc tā nogriež viņi arī, kā ir galva nozāģēt slīpi. Un tad viņš tur vizinās turp šurp pa to mežu. Visu, principā, viņš var izbraukt. Reku arī vienu pēdu var redzēt te patās. Tur uz priekšu arī vēl viņam tur dziļāk. Tā kā šitas laikam centrālais ceļš sanāk. Tā, bet tā jau meža smuks, ne? Tāds smuka brieda. Viss mazie izņemti ārā ir eleganti. Tev patīk tāds mežīgs. Atgādina Latvijas mežu. No, reku kaut kāda mednieku mājiņa. Viena pati stāv kailenai pa vidu. Tur ceļš laikam iet, cik es saprotu, jo šito pusi durvis nav. Šitāds vairāk reizes redzēts ir kaut kur mežu vidū vienkārši māja. Es pēc tā pieņemu, ka tā ir mednieku māja, ja kāds zina savādāk, tad droši saka. Iekšā gan jau kaut kā ģērēt tev kaut kas.
Bet es vairāk šķidās esmu redzējis, ka viņiem apkārt ir kaileni, bet tur arī augstie celmi atstāti. Tā kā kultūra vēsturiskie. Kaut kāda vēsturi jau tam ir. Šīdā kaut kāda sena mājvieta. Reku apkārt augstie celmi. Un akmeņus šurp. Un reku ir kāpnes arī var redzēt. Un vai interesanti, kurā gadā diez tāda bija. Ābeli kaut kāda. Tad te kāds dzīvoja, ne? Tā. Mēs tur diezgan dziļi mežā īstenībā. Mums vēl līdz lielajām ceļam ir kad 7-8 kilometri. Un tā ir brauc pa ceļu. Mums citurienēs šitā viņi arī principā šitas ceļš, kur iet, mēs bijām pašā galā. Tur jau mežs. Šitādi piekabīt. Bija piekabīt, maziņš ķeksīts. Kurš te savēdis ir smuki. Nav nevainas. Kursē. Riss vispār nepaliek. Olego, Ņūholands arī krāmējās paļkoka. Izin, savu maziņo ķeksīt. Tas maziņš ķeksīts, bet diezgan paceļ, gudīgi sakot. Diezgan normāls apjoms, salīdzinoši. Vecais moči, normāli. Es krāmēju bērnu, es krāmēju šito. Un tad ir mani krautu teju uz apakaļ. Nu ko, kopumā būs tuliņ pagājuši jau 3 nedēļas, kopš es te esmu Mežiņā, Zviedrijā, kompānijā Vecogari. Nu, pagaidām ir tā, ja mēs tā atklātu. Gājis nav ļoti slikti, gājis arī nav ļoti labi, ņemot vērā tos vidējos pievēršanas attālums, kādi ir. Tevi šitā cirsuma diezgan tālu, šitā ir kilometri. Šitā ir pa vecām sliedēm jālaiž iekšā. Un principā ir ok. Kaut kur izsūdīgāks, kaut kur mazāk sūdīgs, bet principā šitās ten viss līdzinās ciet ar ekskavātoru un būs ok. Pa cirsmām runājot, nu, tas standartiņš, nu, Zviedri standartiņš, nu, nekā tāda, liekas, sevišķā nav. Šajā cirsmā ir vairāk krautnējumu, šajā cirsmā ir sanāk egles, baļķis, sīkbaļķis, parastais baļķis, priedes sīkbaļķis, parastais baļķis, apse, bērs, papīra, nu, kopīgas kujas un malciņa. Tas ir viss tas, kas šeit ir. Nu, diezgan daudz jāsalīdzinoši atsevišķi krautnējumu. Galvenais tas, kad viņi arī visi ir. Ja viņi vēl nebūtu, tad tur vēl tā. Tad jau tu, zini, kā tu paņem pa pagalēs, tā kaut kur malā noliec, izved vienkārši ārā, tu nemaz nemani, ka viņi tur ir, ka viņi tur nav. Jā, kopumā tā ir tranšiņš strādā, kaut ko tur piečubināja, tas cilindrs netek, tur bija, kaut kas man šeit arī iesprūdis bija tajā pašā manžetē, un tā mazā eļas noplūda arī no tās štucera, ko novērst, tad tur viss čotka, un. Jā, nu te tās trepas, to tur, ka mehāniķi atbrauks. Šauciņas salabos tuliņās arī tās tur saliks. Un tā kaut kā, jā. Vēl jāšancē ir, sanāk, svētdiena, pirmdiena, otrdiena, trešdiena no rīta. Sanāk, nu jā, 3,5 dienas vēl, neskaitot šodien. Un kaut kas jau beigās būs savests, jo visam jau ir baigais attālums īstenībā. Tuvākā cirsuma bija 450 metru vidējais attālums. Un tā, ka nav jau arī tā, ka mēs te visi tā nolīdz vizinu un tā, lai varētu, teiksim, kaut kādu papildus tur lielo kūbu, varbūt dabūt ārā vai kaut kas tāds. Vakar sanāca tur tā, kad bija tuvais gals jāved, no aptu tur līdz 5 vakarā, no 6 rītā, tur izved 270, jā, nu jā, nu tas tad ļoti labi diena jau. Šodien arī, nu, 11. Es tur sotak izrāvu, izvedu, pabeidzu viss. Un tad tagad es jau šajā cirsmā, kur jāved tālu ir salīdzinoši. Bet, nu jā, nu, tas tālais arī gabals tādā ziņā bieži vien ir forši tas, kad var padomāt vairāk kaut ko, kas ko kā, un nav varbūt tik liels tas iespringums uz krāmēšanos. Bet vai viņš ir izdevīgāks šāk vai nē, tur 6 kilometrus, nu tur nē, tur
visizdevīgākais ir ja vidējais tas 450 metri. Tad tu vari savest, un tad tev arī tas cipars, nu, tā kā pa kūbu normāli salīdzinoši. Ot, un tā, jā. Nu, es tāpēc kādiem veidu pārspīlēm, un tā. Tā kā, jā. Tiekamies nākamajā sērijā. Nākamās sērijas iznāks stipri retāk nekā tagad šīs 10. Tagad šī tā pēdējā sērija, kas saucās epizode 10. Tālāk jau viņas būs kaut kāds individuāls. Filmēšu vairākas dienas, kaut kādu vienu sēriju. Daudz kvalitatīvāk, ātrāk un tā tālāk. Tagad vienkārši pamatā mums vajag, lai mēs iegūstam kaut kādu skatījumu stundas un 1000 sekotājus, subscriberus. Davai, čau!